Viktoro Moruza rīcībā vēl ir Talā no tādiem bīstamiem spēlētājiem. Protams, ka Darko Lemaičs. Arī Šīna, arī Rakičs, bet tagad tāpat ir iespēja šiem laukumā esošajiem centrējums. Ikaunieks 1-0, Jānis Ikaunieks, kurš gan cits gūs sezonas pirmos vārdus. 63. minūte pēc Lašas Olišarijas centrējuma Jānis Ikaunieks. Ar izmisīgu lēcienu mēģināja pārvietoties, cik vien mācēja uz tahlo stūri. Gitmār Fjonovs savu izcilu piespēli brīvs bija Jānis Ikaunieks tiešām izpildot šo sitienu. Daugavpils tādai vienkāršākai komandai savas spēles uzbūvē, likam varam šādi raksturot BC, kur redzēsim jau rīt. 2 dienā uzņemot Grobiņu. Tagad iespēja vēl rīcniekiem panākt 2-0. Svarīgi, kā šis moments beigsies. Svarīgs būs kompensācijas laiks. Tagad skatāmies. Olišarija vēl vienreiz šāda pati saspēle. Vēlreiz vārti Jānim Ikauniekam. Vairs nav nozīmes tām, ka 4 minūtes kompensācijas laiks. Svarīgākais tas, ka RFS pieliek punktu intrigai. Tieši tāda pati kombinācija. Tas pats rezultatīvās piespēles autors Laša Olišarija. Nedrīkst runāt tikai par vārtu guvēju Jāni Ikaunieka Olišarija. 2 rezultatīvās piespēles teica, viņš ceļ tās bumbas augšā. Un, protams, arī visiem zināms fakts, ka Jānis Ikaunieks